Kas jūsuprāt ir komandas darbs? Komandas darbs ir tad, kad puses komandas locekļi spēj vienoties viena kopīga uzdevuma risināšana. Kādas īpašības ir jūsuprāt nepieciešams, lai veicinātu sekmīgu komandas darbību? Mērķtiecība un spēja pielāgoties. Kā komandas darbs izpaužas tieši jūsu nozarē? Juridiskajā jomā kolektīvais darbs ir ļoti svarīgs, jo katra zināšanas var būt specifisks, jo neviens cilvēks nevar būt vispusīgs visās jomās. Līdz ar to, teiksim, viens zina vairāk pārvalda tādu likumu, cits tādu likumu, saliekot galvas kopā, var pietiekoši labi apmierināt klientu un padarīt darbu ātri. Vai jūs dodat priekšroku strādāt individuāli vai komandā? Kāpēc? Protams, ka es dodu priekšroku strādāt komandā, jo, ja es to nebūtu devusi tādu, tad es arī droši vien nestrādātu birojā, bet būtu individuāli praktizējušs jurists. Jo komandā strādāt ir pirmkārt ļoti efektīgi un arī ļoti interesanti, tāpēc, kad var smelties no kolēģiem idejas, var savas idejas izmantot kolēģu vajadzībām, tā kā katrā gadījumā kolektīvs darbs vienmēr ir interesantāks. Skaidrs, paldies! Lūdzu!